Viens no Madonas novada atpazīstamības simboliem ir zaļā krāsa, kas norāda uz novada lepnumu un zaļo bagātību mežu, kas aizņem lielāko daļu novada teritorijas. Pati daba ir likusi visus priekšnoteikumus mežu nozares attīstībai novadā, un kā apliecinājums tam ir spēcīgu mežkopības tradīciju izveidošanās, jo īpaši Kalsnavas pagastā. Atzīmējot gadskārtējās mežu dienas, Madonas muzeja ļaudis bijušajiem un esošajiem mežu nozares darbiniekiem bija norganizējuši atkal satikšanās un kopā būšanas prieku pēcpusdienā, kad muzejā tika atklātas 2 mežiniekiem veltītas izstādes. Kā jau katram novadam, es domāju, ka mums ir viens no mežainākiem rajoniem vispār valstī, ja, un mūsu meži ir bagāti gan ar dažādām dzīvnieku faunām, ja, un dažādiem meža dzīvniekiem. Ļoti labu populāciju. Protams, šobrīd pavasars tas ir stādīšanas laiks, ja, un mēs katru mudinām vienkārši atmosties no šī mīkstā dīvāna vienkārši, ja, iziet ārā, paskatīties un pavērot dabu, kā mostās daba, un, protams, stādīt jaunus kokus, stādīt jaunas alejas. Un arī, protams, mežu. Atmiņas, kas pieliktas pie sienas. Tā atklātās izstādes formulēja ilgadējie meža darbinieki, kuri lepojas ar savu darbu, to īpašo auru un enerģiju, ko izstaro mežs, ko pārņēmuši paši mežinieki. Mežinieki tā tiešām ir īpaša aura, jo viņi ir apveltīti ar to dabiskumu, ar siltumu, ar darba mīlestību, ar tādu fanātismu, kas nekur citur jau nav sastopams. To var atrast tikai īstos mežu ļaudīs. Un tā aura, diemžēl, iet no pagātnes uz pagātni, un satiekot šos jaukos cilvēkus vai satiekot tā kā šodien izstādē, kaut vai arī Kalsnavas vīru vokāla ansambļu sniegumu, es domāju, ka tas nevarēja neizkustināt. Mežs, tas ir mūsu sirdīs un tas ir mūsu dvēselēs, un no viņa mēs nekādīgi nevaram aiziet prom. Tēvs, kā jau mežsargs, tūlīt tikko atceros pirmās gaitas, vai ne, tās jau bija mežā, vai ne. Arī mednieks bija tēvs. Es zinu, tēvs man bija nopircis, laikam man bija kādi gadi 6 vai ne, 7, jau bija nopircis man medību ieroci, kurš gan šāva ar korķi, vai ne. Un atceros, kad man kaimiņš viens bija saticis mežā mani jau ar šo te medību piederumu, vai ne, un kur tad tu esi aizgājis jau vairāk kā kilometru no mājas, pie tam dziļā sniegā, vai ne. Dabīgi. Tālāk iznāca karlaiks tieši, vai ne, kad jau tā vairāk varēja, kā saka, pazīt un tā, un pēckara tuliņi, vai ne. Tēvam palīdzēt mežā, iestādīt mežu, kā saka, pakopt mežu. Tā lieta aizgāja. Kas būtu meži bez īsteniem mežkopiem, kuru būtība ir darīt savu darbu ar sirdi un dvēseli no paaudzes paaudzē? Augstais darba tikums un milzu entuziasms tur meža ļaudis saliedētus vienā veselumā, un viņi pamatoti lepojas, ka pašreizējais Latvijas zelts, meža resurss, ir viņu dēstīts, veidots un grūtos laikos ir valsts ekonomikas stūrakmens.